Tad jau man vajadzētu jums tad aizbraukt uz Jelgavu, jā, to skaistumu, kur mēs esam satikušies, mīļie draugi, jā. Es tev varētu piešķirt kādu kartupeļu maisu ēšanai. Un, ziniet, mēs gribam nodot sveicienus kartupeļu maisam, tam Ivo, kā viņam? Marek, tu, jā. Kur viņš pazudis ar tiem kartupeļiem? Jā, kur tu esi pazudis ar tiem kartupeļiem? Cerams, ka tu esi dzīves, jā. Mēs tev mīlam, veselību, prieku, dzīvojam draudzīgi, svētā glītumā, jā. Labo pieņemam, slikto atmetam, jā. Un tiešām mēs esam svētīts pie visā iziedams un iedams. Un paldies par Ādamu, par tiem kartupelīšiem. Novērt kā lielākais kartupeļu tirgotājs Jelgavas novadā. Nopietnīs kartupeļus tirgo, jā? Viņš ir lielākais kartupeļu tirgotājs Jelgavas novadā. Jelgavas novadā, jā? Tieši Pie tev var pasūtīt kartupeļus, jā? Var droši. Ļoti garšīgi. Tā tā kā ir otrā maizīte. Mēs gaidām Jelgavā, ne? Jā, jūs mani gaidat Jelgavā, jā? Mēs gaidām. Vau, tad jau man vajadzētu jums tad aizbraukt uz Jelgavu, jā, dot savu svētību, jā, Jelgavu visiem iedzīvotājiem, jā, dzīvojam draudzīgi, svētā glītumā. Tiešām es vēlreiz gribu atkārtot, ka labo pieņemam un slikto atmetam dzīvē, jā, un dzīvojam draudzīgi, ka mēs līdz ar visiem svētājiem varam izprast, kāds ir garums, dziļums, platums, augstums un izprast šo Kristus saldos māruģu, šo mīlestību, jā. Tā kā Marek, Kira Hantula Rebeke, Marek, esi vesels, esi laimīgs, jā, tu neesi viens. Dievs tev mīl. Daudz tos vārdus. Jā, nu tas kungs dod jo tos vārdus, jā, no viņa caur viņu izslēdz, uz viņu arī atgriežas, jā. Nu, davai, čau, Marek. Jā, Dievs svētī Tavu Latviju. draugu satiku. Jā.